Sveiki, mīļie! Šodien es gribēju parunāt par tādu diezgan smagu lietu, kā neticību sev, saviem spēkiem, tam, kā es varu sasniegt to, ko es patiesībā ļoti, ļoti vēlos. Un kāpēc cilvēki netic savām spējām? Kāpēc cilvēki netic paši sev? Ar šo jautājumu es ļoti bieži sastopos savās sesijās, kad es strādāju ar cilvēkiem, kas nāk pie manis uz dziedināšanām. Un cilvēkiem pirmais iemesls varētu būt tas, ka cilvēkiem patiesībā ir ļoti vājš kontakts ar savu patieso būtību, ar savu dvēseli. Jo tad, ja mēs ar savu dvēselīti esam uz tu, ja mēs klausam visiem šiem signāliem, ja mēs sajūtam kontaktu, ja mums ir tā iekšējā sajūta, tas ir mans ceļš, te man ir jāiet. Tad arī mēs rodam spēku sevī tur iet. Bet ļoti bieži cilvēki nenotic tai intuīcijai, nenotic tai iekšējai sajūtai, bet vairāk klausās, ko saka prāts. Un kāpēc cilvēkiem nav kontakta ar savu dvēseli? Tas ļoti bieži ir lielākoties, tās ir sabiedrības, ģimenes uzliktās programmas, tās ir autoritāšu programmas, kurās mēs kaut kā automātiski citus cilvēkus, kam varbūt kaut kas drusku labāk vai savādāk ir izdevies, mēs viņus noliekam uz piedestālu un paši sevi samazinam. Un nevienmēr cits cilvēks patiesībā var pateikt to, kas patiešām ir vajadzīgs tev. Mēs dzīvojam ego, tas nozīmē baiļu vadītā sabiedrībā, un lielākai daļai cilvēku apkārt ir bailes sevi izpaust, bailes būt tādiem, kādi viņi patiesībā ir, un mēs vienkārši, lai izdzīvotu, mēs tā kā pielāgojamies. Tātad otrs iemesls, blakus tam, ka mums nav kontakta ar dvēseli, mums tās ir sabiedrības uzliktās programmas, negatīvās programmas. Un trešais iemesls, mums vispār nav iemācīts ticēt. Mums ir vairāk iemācīts darīt visu ar prātu. Tas varbūt sasaucās ar to iepriekšējo punktu, bet vispār ticība kā tāda ir bijusi ārkārtīgi iedragāta. Gan reliģisko dogmu iespaidā, jo reliģijas arī bijušas noliegtas, gan arī, protams, zinātnes progress, kas noliedz, visas šīs lietas. Un sabiedrībā ir bijusi pēdējos 5000 gadus izteikti vīrišķīga enerģija, kas nozīmē loģiskā domāšana, prāts, un līdz ar to ticība, kā tāda tiek noliegta vairāk vai mazāk. Mums tiek mācīts, ka ir jātic Dievam, bet arī Dievs ir nolikts kaut kur ļoti, ļoti tālu. Un šī doma, ka mēs patiesībā paši esam savas dzīves radītāji. Šī doma ir ļoti jauna un tā vēl nav iesakņojusies. Un cilvēkiem domāšana vispār nav tendēta balstoties uz kosmiskajiem likumiem, uz visuma likumiem. Jo pirmais likums, kosmiskais likums, tas ir viss ir viens, mēs esam visi saistīti. Daudzos avaltos parādās, ka pirmais likums ir mentālisma likums. Tātad doma ir tā spēcīgākā, bet, manuprāt, viss ir viens. Mēs esam visi saistīti, tāpat kā ķermenī ir saistītas šūnas viena ar otru. Un mēs esam visi saistīti savā starpā, un mēs, protams, esam saistīti ar radītāju sevī. Un tā ir arī ticība. Bet tā kā domāšanas veids ir bijis tāds, ka mēs esam visi atšķirti, mēs esam katrs atsevišķi, un tagad ir tik ļoti modē runāt par savu telpu un robežu novilkšanu, tad mēs arī norobežojamies no dievišķām, mēs norobežojamies no visuma, mēs norobežojamies viens no otra, un domājam, un tas uzskats ir tāds, ka es esmu niecība, un Dievs ir kaut kur tur ļoti tālu prom, un man jau tas nav sasniedzams. Un šī sajūta, arī ļoti spēcīga cilvēkos ir, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir tik grūti noticēt savām spējām,
savam ceļam. Un ir diezgan jāpastrādā ar sevi, lai saprastu, izprastu to, ka radītājs jau esi tu. Tu radi savu dzīvi, tu radi savu nākotni ar katru mirkli, ko tu dzīvo, ko tu elpo, ko tu domā, ko tu jūti. Tu jau veido savu nākotni pats. Un tālāk ir tas, ka, lai varētu sevi izprast, mums būtu jāmācās sevi sajust. Bet atkal, mums ir mācīts gluži otrādi. Nesajūti, nejūti. Un īpaši tad, ir bijušas dzīvē traumas, nepatīkami gadījumi, mēs esam iemācījušies uzlikt tam virsū vāku, nejust, jo tas ir sāpīgi, tas ir nepatīkami. Un tādā veidā mēs attālinamies no savas dvēseles, no sava spēka, un šeit arī pārstājam ticēt paši sev. Mēs esam vairāk iemācījušies noliegt sevi, nevis ticēt sev. Tātad kopumā, lai noticētu sev, ir sevi pirms jāizprot. Jāsaprot, kā tas ir, cik saistītā es esmu ar savu dvēseli, cik liela ticība man ir tam, ka es varu izveidot savu dzīvi tādu, kādu es vēlos. Un patiesībā tas ir tāds garīgais ceļojums pie sevis. Un tā ir mācīšanās būt savas dvēseles līmenī. Un es jau nevēlos savus video veidot kā tādas reklāmas, bet tieši tagad pašās augusta beigās, tūlīt, man vēl ir 2 vietiņas uz tādu semināru notici sev, kuru mēs tieši pie visiem šiem punktiem strādāsim un ne tikai pie tiem. Tā kā es aicinu, piesakies, bet šodien, tu vari padomāt, cik ļoti es ticu sev vai neticu. Jauku nedēļu visiem!